Man liekas, ka ar patiesību viss ir kārtībā, par viņu nevajag satraukties. Cita lieta, vai mēs zinām, kur viņa atrodas, kur viņu meklēt. Tas ir tas jautājums. Nav jau neatkarīga žurnālistikas, ja mēs paliekam pie profesijas, bet ir brīva žurnālistika, tev ir brīva izvēle, kur tu vēlēsi strādāt, pie kā tu vēlēsi strādāt. Tā ir tā brīvība. Es pret to tā tieši arī attiecos, ka neviena atklāsme nav galīga, neviena apskaidrība nav pilnīga, un ka rīt būs kaut kā savādāk, bet tas nāk ar gadiem, tas nenāk uzreiz. Uzreiz tev nāk, ka tu esi maksimālists, tev melns un balsts, tu esi students, tu vari taburēt pa skatlogu, tur. Sākam tātad Olas sarunu 5. jau kārtu. Ar ļoti tādu sarežģītu nosaukumu. Lai tā kā precīzi izrunātu, pat nolasīšu, tātad mūsu tēma, kam pieder patiesība, cilvēks starp algoritmu, ēnu varu un pašterapiju. Pirms vairāk kā 40 gadiem Imants Ziedonis uzrakstīja teikumu, kas laikam ir iegājis jau atziņu zelta fondā. Šausmīgi daudz taisnību var nojukt, ja nav savējās. Savukārt pirms nepilniem 10 gadiem tika pasludināts, ka patiesība ir mirusi un iestājies postpatiesības laikmets, proti laikmets, kurā galvenais ir viedoklis, nevis fakti. Kā mums dzīvot šajā laikā, kad taisnība joprojām ir daudz, bet patiesība, kas notiek ar patiesību. Tāpēc es ceru, ka šodien mēs atradīsim visas atbildes uz šo jautājumu, bet es ceru, ka mēs katrā ziņā pietuvosimies tam leņķim, tam fokusam, kā uz šo jautājumu var skatīties. Mans vārds ir Anna Pēpiņa, es esmu žurnāliste, redaktore, un man ir 3 brīnišķīgi interesanti kungi, kurus droši vien stādīt priekšā nevajag, bet es kārtības labāk vienmēr to izdaru. Tātad Eriks Tenzinieks, reklāmists pēc būtības un neatkarīgi no amatiem un šī brīža statusa. Tā droši vien vienmēr tiks uzskatīts. Ja es pareizi zinu, tad šobrīd arī topošas grāmatas līdzautors, tā laikam varētu teikt. Autors. Labi, droši vien, ka līdzautors. Beigās būs līdzautors. Labi, līdzautors vai autors. Un es tagad nezinu, vai to drīkst teikt, bet tas jau ir izskanējis, ir zīmīgi grāmatas nosaukumu 9 dzīvības. Kaut kā tā, ja? Manas 9. Erika 9 dzīvības. Ja būtu vispār 9, kļūst Erika 9 dzīvības. Lūk, tad cilvēks, kam ir 9 dzīvības, visticamāk kaut ko zina par patiesību. Armāns Puči, mans kolēģis žurnālists, arī droši vien pēc būtības, lai gan dzīves laikā jau arī paspējis mainīt dažādus statusus, uzņēmējs, mediju līdzīpašnieks. Šobrīd, kad es viņam pajautāju, ko tu, Armand, dari, viņš teica, vispirms rūpējos par ģimeni. Man ļoti šis teikums patika. Bet, protams, bez visa cita viņš arī ir televīzijā darbojas un ir grāmatu autors. Un, protams, tie cilvēki, kas interesējas par sportu, viņiem Armands droši vien ir kulta cilvēks, zināmā mērā. Lūk, Olas saimnieks, arhitekts, uzņēmējs un mākslinieks Ulris Pīlēns droši vien nav jāiepazīstina. Es ķeršos uzreiz vērsim pie ragiem un sāksim ar smago artilēriju. Tātad, ja mēs mēģinām atspērties no tēzes, ka patiesība ir mirusi. Kā jūs raksturotu? Jums ir ieslēdziet savu radošo domāšanu. Kā jūs raksturotu, kādā eksistences stāvoklī šobrīd ir patiesība? Mirusi, pusmirusi, dzīva, pusdzīva, paģībusi, viegli slima, emigrējusi, sadalījusies reizinātājos, nezinu. Pamēģiniet raksturot no tāda tēlainā viedokļa. Kā jums šķiet? Kāpēc tas pulkstenis nav pārgriezts? Lūk, šis, es domāju, pats galvenais jautājums par patiesību. Vairāk modernīgi nekā šis jautājums. Tas ir viegli aizvērt. Mēs ejam pāri tiem ritmiem, ko nosaka institucionālā kārtība. Dabas ritms ir viens un tas pats. Tas sāc, Ulri.
Šis ir par to, ka taisnības ir daudz, ja? Šī ir viena no taisnībām. Šis laiks. Nu, kurš pirmais riskēs noraksturot, kādā eksistences stadijā šobrīd ir patiesība? Ja mēs patiesību uztveram nevis kā tādu efemēru un filozofisku kategoriju, bet pieņemsim kā dzīvu būtni. Parotaļāsim. Nu, es varētu mēģināt sakt. Man liekas, ka ar patiesību viss ir kārtībā, par viņu nevajag satraukties. Cita lieta, vai mēs zinām, kur viņi atrodas, kur viņu meklēt. Tas ir tas jautājums. Un tāpēc šīs sarunas ievadam, man liekas, kad vienā seminārā dzirdēta Induļa Paiča tēma, ka patiesība ir pati esība, noliek to lielo lietu kārtību kaut kādās pareizās proporcijās. Tad, ja patiesība, tā kā latviešu valodā arī skan, ir pati esība, tad ar viņu viss ir kārtībā. Kā mēs piemērojamies šeit esības izdzīvošanai caur sevi, caur komunicēšanai vienam ar otru, tas ir jau nākamais jautājums. Un iespējams, ka tā panika par patiesību kā tāda ir vairāk meklējama mūsu refleksijā un spoguļošanās uz to, kas notiek, nevis kādā veidā evolūcija un dzīve, un mēs kā šīs dzīves sastāvdaļa ejam šo savu ceļu. Labi. Patiesība tā tad ir. Tā mēs tā. Problēma ir mūsos, nevis patiesībā. Skaidrs, atbildi pieņemta. Nu, zini, patiesība jau nav jāmeklē, jo, manuprāt, visā tā lieta, kas saucās civilizācija, tā ir saistīta ar savstarpēju attiecību kultūru, ar lietām, kas cilvēkus pilnveido, un to var izdarīt tad, kad cilvēki kop šo te attiecību sadaļu, un meklējot patiesību, tu maldies, jo tev jādomā pirmkārt, tev jārosina sevi, tev ir, to var darīt tikai sarunājoties. Protams, saruna arī ir tad, kad tu klusē, jā, tas arī ļoti būtiski un vai klausies, bet manuprāt, kopumā jau tas formāts, kas mūs ir ietvēris šobrīd, tā ir tāda mīta arhitektūra, kas caurvīja faktiski gadsimtus, un mēs vēl noteikti sarunas gaitā kaut kur vēl pieskarsimies, bet mēs tomēr esam rāmēti, un ja no šiem rāmjiem lec ārā, tad tas atrod cilvēku daudz labāk dzīvē nekā, piemēram, ja mēs sāktu iztēloties, ka šis ir balts noteikti, un tā ir mana taisnība un kategoriskums. Es gribēju teikt, ka mēs diezgan uzskatāmi no daudzi gadu, teiksim, tā atkāpjoties atpakaļ, esam tā kā likti kaut kādās kabatās, un it sevišķi šajā laikā ar tehnoloģiju pasauli, tas ir ļoti uzskatām, ļoti viegli. Ne jau pavēlt tarifs nācēl viedtāluņiem. Tur arī to aprobežotību arī tā kā apgūst. Ja tu paliec tajā vidē, un ja tu ej ārā no tā rāmja, no tiem saviem burbuļiem, bet modernā pasaule to neparedz. Tā paredz, lai tu paliec ar vien vairāk tajos. Attiecīgi, patiesību jāskatās ārpus rāmja. Ja? Tā es drīzāk redzētu to. Ja tu skaties uz kaut kādu savu vidi, uz ģimeni vai uz savu draugu loku un tam līdzīgi, vai uz kaut kādu tematu, ja, tad ārpus rāmja. Un mūs jau radina tomēr palikt rāmjos. Ja? Ļoti uzskatām, tas ir ļoti interesanti, kā tie cilvēki kā tiek manipulēti. Ja? Nav pateicīgāks laiks kā šobrīd, kā manipulēt. Mēs jau varam parunāt. Pat sakot, tad patiesība dzīvo ārpus rāmja. Erika? Kā mēs cilvēks piedzimst, un daba ir iekārtojas, ka viņš vispirms apgūst neapstrīdamās patiesības. Tur nevajag naglu bāzt štepselišu, bet tas viss ir relatīvi iluzori, vai tās šūpoles eksistē, bet tad tu dabū ar šūpolēm pa galvu, tu konstatē, ka viņas tiešām eksistē. Lai tu izdzīvotu, daba tā ir iekārtojusi. Un tad, laikam, mēs lēnām iepazīstam kaut kādas patiesības, kas varbūt nav viennozīmīgas. Tur skatīties tā un skatīties tā. Un tajā brīdī sākās dzīves interesantākais posms, ka, aizēju uz skolu.
Bet tu pirms tam teici tā, un tagad tu neesi konstants savos viedokļos. Skolā tur atnāc mājās, saka, mamma, izrādās, ka saule nemaz nav tāds dzeltena pankūka pie debesīm. Viņa apaļ un karst īstenībā. Mēs ap viņu tur kaut kā riņķojam. Tā, mēs saprotam, ka mums ir spēja mācīties un uztvert dažādas patiesības, kas vakar bija mūsu absolūtā un galējā. Šodien vairs nav, bet rīt atkal nebūs, kā tas ir, nebūs absolūti tā, par ko es šodien esmu tik ārprātīgi pārliecināts. Man šķiet, ka tas ir ļoti labi. Tas sākās dzīves interesantākais posms, jo viņš veido smadzenēs laikam jaunas sinapses. Tad, kad meklē patiesību, es saprotu, jā? Tā, varbūt vēl savādāk. Mēs lēnām kļūstam gudrāk, un jo lielāks teorētiski apjukums valda, tur mākslīgais intelekts un šitas attēls ir vispār ģenerēts un tas ir ChatGPT un tā priekš manis. Tas ir baigi labi, jo tavs filtrs kļūst smalkāks. Man vajadzēja apmēram 2 nedēļas, lai saprastu, ka šitas teksts ir no robota vai atkal šitas attēls, kur visas gaismas ir silts un visas ēnas ir augsts, rokai 6 pirks. Mūsu filtri kļūst jūtīgāki un mums veidojās vairāk savienojums smadzenēs. Tā kā paldies, ka mums ir dažādība, izvēle un nenoteiktība. Es teiktu tā. Varbūt tam ir saistība kvantiem, es nezinu. Nu labi, ja mēs pieņem, var sakot, ar patiesību viss ir kārtībā patiesība. Ir patiesība tieši pretēji, nav nekas kārtībā. Nav tā vispār ar to patiesību, tas ir tikai vārds. Patiesība ir tikai vārds. Bet nevajag tur meklēt zemtekstu. Jo latvieši ir pieņēmuši, ka 700 gadus mēs esam atradušies kaut kādā formātā zem kaut kā. Kas mums to ir stāstījis? Ja? Kas mums to ir stāstījis? Un tad, kad mēs sākam to izprast, tad sanāk, ka latvieši to paši nav stāstījuši, to ir stāstījuši vācu mācītāji. Tad kāpēc mēs ar šo te mītu gribam savu identitāti būvēt tālāk? Ja? Daudzos gadījumos mēs tā kā atsaucamies. Mums jau laikam tas nāk, tas verdzības vai tas pazemības, nolemtības, tie gadsimti sakrājušies, un tāpēc mēs tās muguras lokam un tam līdzīgi. Bet to mums ir pastāstījuši pavisam citi cilvēki, nevis mēs. Tie, kas pierakstīja kronikas, tie, kas bija izglītoti tajā brīdī. Tad, kad latvieši savu vēsturi sāks rakstīt, un to vēl latvieši nav sākuši tā pa īstam darīt, savu vēsturi latvieši rakstīt, tad mēs ieraudzīsim īsto Latviju. Šobrīd mēs dzīvojam, mīta arhitektūras jau vairāk kārt noteikti atkārtošu to, bet tas ir ļoti interesanti arī, ja paskatās, kā ir sabūvēts, piemēram, Ulmaņa laika, piemēram, bet mīti attiecās arī uz arhitektūru, uz kaut kādām parādībām. Ja? Piemēram, tur mīts par eposu, starp citu, 19. gadsimta otrajā pusē bija gandrīz vai tā kā obligātā kārtība katrā no tām nacionālajām kultūrām. Tur sāka viens pēc otra rasties epos, bet, piemēram, stāsts par 3 muskatieriem, tas ir tāds mīts, lai degradētu karaļnāmu franču. Ja? Un tas pasūtījums ir ļoti precīzs. Tu domā, ka speciāli? Tas pasūtījums ir precīzs, lai paņirktu par Francijas karaļnāmu. Cita lieta, kā to izpildi, un tā ir ļoti laba forma, un cilvēki pie tā ir strādājuši, bet tas ir formēts gadsimtiem, jo vēsturī, varam teikt, ka renesanse ir tā... Kas bija interesēts no karaļnāmā reputācijas sagrāvē? Kas bija interesēts, redz, karaļnāmi ir un Anglija, un tad ir vēl Venecijas tirgotāji. Es tieši gribēju saprast, kurš ir Ļaundars. Kas ļoti nopietni ar to ņēmās. Bet kopumā ir tā, ka renesanse ir tas posms, kurā tiek pierakstīta vēsture ar atpakaļējušu datumu. Un, ja jūs paskatītu, sauksim to pa mūsu ēru, es par to vīpsnāju, bet labi. 1. gadsimts jūs neatradīsiet lielus abstraktus, tādus izvērstus pētījumus, kad lūk notika tas un tas. Daudz, kur ir kļūdas, kāpēc? Tāpēc, ka pieraksti ir atpakaļējušu datumu. Kalendārs var tikai pirms 400 gadiem parādījās. Ja? Attiecīgi, ļoti interesanti ir tā kā pētīt šo. Kāpēc tomēr šobrīd ir satraukums par patiesību? Kāpēc tomēr runas par postpatiesības laikmetu parādījušās un kāpēc tiek uzskatīts, ka šobrīd tiešām ir vairāk būtiski ir viedokļi, nevis fakti? Cilvēki dzīvo pēc viedokļiem, balstoties uz viedokļiem, nevis uz faktiem. Vai pirmkārt, vai jūs tam piekrītat? Varbūt ne. Varbūt runas par postpatiesības laikmetu arī patiesībā ir izdomāts. Tas viens no panikas celšanas aspektiem, jo
vairāk uztraucās, vairāk skraidi, jo vairāk klikšķina. Nu, to it kā tu zini, jo mums ir patiesība vairs nav, un tas ir planēta tūlīt uzsprāgs, un vispār viss ir slikti. Un tas ir stress droši vien no cilvēka dod ārā kaut kādu elektrību, nu kaut kādu ezotēristus. Varbūt kāds uzlādē no tā akumulators, jo varbūt, kad nauda ir ekvivalents kaut kādai enerģijai, un tātad mēdījām iekrīt vairāk naudu, un mēdī īpašnieki kaut kas. Es nezinu. Bet iedomājies, ja mēs sakam, ka šī ziņa ir viltot un tā ziņa ir viltot vakar vai aizvakar, tad iedomājies, cik viltot ir vēsture, nu, pārmaiņas pēc. Nu, to jau Armands arī saka. Nu, lūk, un mums ļoti patīk sev piešķirt bieži vien lielāku vērtību nekā mums patiesībā ir, un par patiesību pieminot. Un tu redzi, es ļoti daudz dzirdējis īpaši pēdējo 10 un īpaši pēdējo 2 gadu laikā, nu, kamēr tā Latvija, tas galaktiskā stara, gaišā stara centrs, no kurienes viss tā atzimšana sāksies un ļoti stipri. Es tam it kā tagad piekrītu, man ļoti gribētos piekrist, bet tad pakausī piezogās tas, bet kur ir artefakti? Nu, tur mums ir bultu uzgalis, bruņurupuču sakti un tā, bet aizbrauc uz Florenci, tur krāma terdziņā, piemēram, pat 100 eiro var nopirkt kaut 3000 gadu vecu skulptūru. Un tad mums ir tur šāda katedrāla un gotiskā un vēl kaut kā. Un tu aizbrauc un Riku norāda āraišu pils, tā aizbrauc. Tā, bet no šejienes varbūt izriet, kad tā pašironija ir baigais spēks, un ja tu pa sev var pateikt, ka, mums tas tomēr tas bults uzgals, un tas tev piedod kaut kādu mugurkaulu stāju, un varbūt, ka stipras nācijas pazīme ir tā, ka viņi par sevi var uztaisīt šovu Little Britain, vai tur tolēc papīra savu naudu nacionālo nodrukāt, vai vēl kaut ko, nevis histēriski trausli sargāt tas savus ego drūmus. Viņš pajokoja pa izsūtīšanu. Nevajag drausmīgi sašūmēties, ka kāds iespējams kaut ko ir aizvainojis, vai mildu, vai pieminekli, vai ko. Spēja pasmēties par sevi es uzskatu, ka spēcīgas nācijas un spēcīgas sabiedrības pazīme. Kādam ir ko piebilst? Es gribētu teikt, papildinot abus šos kungus, bet ir vēl viena lieta, teiksim, par to kropļojošo attieksmi pret realitāti, kas ir notikusi vakar. Izrādās, ka arī mēs paši esam divu veidi. Es esmu tas, kas ar mani notiek, un pēc mirkļa es esmu tas, ko es atceros. Un tas, ko es atceros, es jau interpretēju to, kas ar mani ir noticis, pie tam, acīm redzot, sev labvēlīgā gaismā. Jo pretējā gadījumā, kāpēc, lai interpretētu pret sevi sliktāk vērst šo te scenāriju. Tā ir viena lieta. Otra lieta, mēs esam, ja tā var teikt, savu veidu uztvērēji. Nu, teiksim, ja tā mēs skatāmies arī to, ko Eriks saka, kad visu pasauli pilna ar informāciju, tad uztvērēju uzdevumus, un tagad, ja mēs skatāmies no kaut kādām radiozinātnēm, ir noskaņot savu frekvenci uz to, ko tu gribi uztvert. Jo vispārējais ir trokšņi, nosacīt sakot. Un atkarībā no tavas uztvērēja kvalifikācijas, dziļuma, prasmes, vēlmes un tam līdzīgi, tu vari uztvert frekvences vai informāciju, kura nostiprina to tavu redzējumu par to, kas ar tevi notiek, un pēc mirkļa tālāk jau to, kā tu atceries, tātad kā tu interpretē. Un trešā tēze, kopumā, tas ir tas, ko es arī savos semināros saku, kopumā mēs ieejam ļoti augstas sarežģītības dinamikas vilnī, tai civilizācijas attīstības stadijā. Un jo augstāks stāvāk ir šī civilizācijas vilnis, jo mēs mazāk esam spējīgi tikt galā ar to, kas ar mums notiek, nekā tas bija, pieņemsim, 100 gadus atpakaļ ar mūsu senčiem. Jo vienkārši gan dabas ritmi, gan civilizācijas attīstības ātrums ir iegūst tādu pātrinājumu, ka ir nepieciešams savādāka, dziļāka, personīgāka pieeja visam tam, kas notiek apkārt. Uldi, kā to savu uztverēju frekvencēm tiec galā, tad izstāst mazliet. Ja tev ir uztverējis, tad tur ir frekvences.
Uz kuras frekvences tu sēdi? Es sēžu uz vairākām frekvencēm. Nu, labi, nu, tad tas ir jau nozīmē- personības kaut kāda dalīšana. Jā un nē, protams, jo ja tev jau jāspēj dzīvot ir šajā dzīvē nosacīt sakot, kā tirgus laukumā un būt tirgus laukuma dalībniekam ar visu no tā izrietošām lietām, ar maiņas procedūrām, tāpēc, kad mēs kā sociālas būtnes nevaram vieni paši pastāvēt, un kopš izdomāts ir civilizācija kā tāda, tev ir jābūt kā maiņas procesu dalībniekam, kaut vai lai tu izdzīvotu. Tu nevari viens pats audzēt redzīsus, tad ko tur vēl adīt jakas un reizē šaut zvērus un zvejot. Jā, bet tā otra tēma, tad viena puse ir, ka mēs pusdzīvus nosacīt sakot dzīvojam tajā tirgus laukumā, jeb aktīvā sociālā komunikācijā un kontaktā. Un otra puse mēs dzīvojam baznīcā. Tas ir tā vertikālajā, tad nevis baznīcā kā celtnē, bet pieejā dzīvei. Tas nozīmē, ka mēs šajā horizontālajā tirgus laukumā nodarbojamies ar visu, kas ir nepieciešams mums, mūsu bērnu, mazbērnu izdzīvošanai šajos rāmjos, ko radīs ir sabiedrība. Un savukārt tajā vertikālajā dzīves dimensijā mēs dzīvojam savu pašu dzīvi pēc citiem kritērijiem, pēc citas piesaistes visam tam, kas ir esība. Un tā ir otra civilizācijas dimensija, un nevelti gudri autori saka, ka laba dzīve un saprotama pašam sev un mierīga dzīve ir sabalansēt šo divu dimensiju proporcionalitāti. Un tāpēc šī te spēja izdzīvot uz dinamiskās sarežģītības asas, tas būtu tas mans, teiksim, tāda definīcija, ir tad, kad tu iemācies jebkurā no tā asas punktiem sabalansēt šo te ārējās nepieciešamības dzīvot rāmjos, kā tu saki, ar savu iekšējo nepieciešamību dzīvot pašam sev vai sev tuvākiem. Bet tu piemini baznīcu, un tad, respektīvi, tad rāmjus jau rada tie, kas ir attiecīgi tajos, noteiktajos brīžos turīgāki, turīgie, attiecīgi, viņi ir izglītotāki, tajā noteiktajās vēstures posmās. Tas ir tad, kad baznīca šā vai tā kontrolē daudzas lietas, un tur bija gudri cilvēki. Nerunā par baznīcu kā reliģiskie Jā, bet es atkal gribētu pārnest to uz institūciju, jo tomēr viņi noteica lielā mērā mūsu laikmetu. Jā, kāpēc izglītība izskatās tieši tāda, kā izskatās, tas ir baznīcas nopelns. Tas jau. Jā, tādā veidā. Es gribēju, tad man būtu jāprecizē tas jautājums, tad jāizvieto jēdziens tirgus laukums ar eksistenci un savukārt baznīcu ar ticību. Un tur, es domāju, tam izglītības līmenim nav tik liela nozīme. Izglītības līmenim iespējams ir kaut kāda nozīme, lai tu saprastu lielo lietu kārtību, bet kopumā šī dzīvošana uz horizontāli un vertikāli vienlaicīgi vai tā duālā, tas ir tev, tu esi divi es. Tu esi viens es, kas dzīvo horizontālo dzīvi, un otrs, kas dzīvo vertikālo dzīvi. Tas ir fenomenāli, kā mēs nonācām līdz baznīcai, klasiskai baznīcai, kāda viņa ir, šobrīd, vai pieņemsim Vatikāns, kas Jēzus tomēr bija tāds samērā vienkārši džeks, kaut kādās čībās staigā, palagā, un kāds ir tas process, kā mēs esam nonākuši līdz celtnē piebāztai ar zeltu dārgakmeņa pāvests, kurš ģērbjās dīvaināk nekā Deivids Bovijs savos trakākajos gados. Erika, tur atbildi ļoti vienkārši. Tas notika mirklī, kad saprata, ka reliģija ir vara. Jā. Bet tas jau nav pārgājis. Nē, tas nav pārgājis. Bet es gribētu uzdot Uldim jautājumu. Es varēšu paturpināt. Ulda, piesieties mazliet tai vienai tavai tēzē. Man ļoti patīk tā doma par frekvencēm. Kad patiesībā tā tu izvairies no visa tā tirgus trokšņa, noskaņojoties uz frekvenci. Bet vai tur tu neredz risku? Es pieļauju, kā ar tavu pieredzi, runāt konkrēti par tevi, bet pieņemsim kā cilvēku. Ar pieredzi, ar zināšanām šī frekvence varētu būt pietiekami gudri atrasta, ja? Pietiekami atbilstoši tev. Bet vai tev nav bail, ka no šīs vienas frekvences tu tomēr neuzzini visu objektīvu ainu? Tā raidstacija raida kaut ko vienu tomēr, un tā ir subjektīva. Jā. Kā tu šo sev tiec galā ar šo? Ja mums būtu jātiek galā ar visu to no kosmosa esošo raidītāju signāliem, tad labākais, kas ar mums varētu notikt, ir sajūgt prātā pēc klasiskās metodas, bet neuzsprāgt. Ja? Bet es domāju, lai izdzīvotu cilvēks,
lai izdzīvotu šo savu horizontālo un vertikālo dzīvi, 98% šīs informācijas, kas mums ir apkārt un kas uz mums spiež, viņi jau nemaz īstenībā nav vajadzīgi. Līdz to pēc būtības tā frekvences meklēšana ir savu veidu, tie, kas nodarbojušies ar fotografēšanu, zina, tā kā, teiksim, ar lielo teleobjektīvu tu var piezūmēt kaut ko ļoti tuvu klāt. Un tad tu pats vari šausmināties caur to objektīvu, skatoties uz to detalizācijas pakāpi un mēģināt iedomāties, jo tas tev atstāja nospiedumu uz tām smadzeņiem, ka tā dzīve ir tāda un viņa ir šausmīga, pieņemsim. Vai tu viņu var atzūmēt prom atkal? Un, man liekas, ka tā meistarība tai dzīvē ir ar zūmēšanas metodi objektivizēt sev informāciju, kuru uz tev spiež virsū. No ārpuses, no iekšpuses, no sāniem, no aizmugures. Lūdzu, par šo sīkāk, es neko nesaprotu tikko. Par šo sīkāk, es gribēju ar kaut kādu piemēru paraksturot. Lai tā kā, redz, viens ir tāds Daniels Kahnemans, gudrs psihologs, kurš ir teicis, ka mēs esam tie, es tagad improvizēšu par to, tas nav precīzi viņa citāts, bet būtība, teiksim, ko mēs patērējam informāciju. Un tas nozīmē, ja mēs skatītos uz informāciju kā uz piramīdu vai vienalga otrādi apgriezt piramīdu, tā informāciju, kur mēs patērējam visvairāk, tā nosaka mūsu esības struktūru, līdzīgi kā ar pārtiku. Tas, ko mēs ēdam un dzeram, esam mēs paši. Tas nozīmē, ja es neizkāpju ārā no sociālo tīklu klikšķināšanas tēmas, tad viss, kas notiek tajos manos klikšķināmajos sociālajos tīklos, esmu es. Jo es viņu vairs nevaru atslēgt. Ne tikai mana apziņa to vairs nevar atslēgt, pat ne zemapziņa to var atstāt. Tāpēc, es nezinu, kā to var dabūt gatavu, jo līdzīgi kā ar to ēšanu, dzeršanu, kad mēs kļūstam par to, kas mēs esam. Un ja mēs patērējam to informāciju, kur nonāk līdz mūsu apziņai, zemapziņai, un tā skaitā līdz kolektīvai zemapziņai, tad mēs esam tie. Ko tu saproti ar vārdu patērējam? Mēs uzzinām, vai mēs obligāti to ielaižam sevī? Jā, obligāti. Nē. Cilvēkam tu esi spiests visu. Nē, bet tu vari filtrēt. Tu nevari filtrēt. Ja tu pat domā, ka tu apziņā viņu neielaidi, tad tu ielaidi viņu zemapziņā. Zemapziņa strādā līdzi, un viņi ir manā pieredzē, tagad jau un dzīves viedumā, ja tā drīkst teikt, viņi ir nesalīdzināms spēcīgāks instruments ar nesalīdzināms spēcīgāku bibliotēku, kura ietekmē mūs nesalīdzinām vairāk nekā tā apziņa. Bet tu neierobežo sevi? Un ja es sev pasaku, ka tas man neietekmē, tas man pilnīgi droši 2 reizes vairāk ietekmē. Jo tad es jau pēc būtības uzlieku pirmo filtru sev virsū, kad es domāju, ka es spēju no tā abstrahēties. Nē, bet vai tas tevi neierobežo līdz ar to? Kādā ziņā? Tu ir kaut kādas lietas, ko tāpēc tu neuzzini. Jautājums, vai man to vajag uzzināt? Nezinu. Lūk, bet kamēr tu nezini, cikmēr tu nezini. Mēs jau pasauli uztveram tajā primitīvajā līmenī caur 5 maņām. Tas nozīmē, informācija nav tikai tas, ko tu man pasaki, jeb ko es tev pasaku tajā komunikācijā. Mēs viens otru sasmaržojam, sadzirdam, sataustam un tam līdzīgi. Tur ir informācijas iekšā nesalīdzinām vairāk nekā vārdos, teikumos, tad ierobežotā komunikācijā izteikta savstarpējā, tā apmaiņa. Tas nozīmē, mēs esam gudrāki, nekā mēs spējam izteikties. Tikai tāpēc, ka mūsos iekšā ir pa vismaz 5 citiem kanāliem iegūtā informācija. Man tur būtu ko papildināt, bet mēs, ka Erikam ir ko teikt. Jā. Es tā jūtu. Es ar tām 5 maņām sajūtu. Kad tam man nebija ko teikt. Saprot, kā gadu gaitā no dažādām pazīmēm es nevaru sev atturēt no sajūtas, ka mēs visi esam staigājoši radio uztvērēji, ka kaut kas tur ir, un tad tu to fine tuning dzīves gaitā, tu atrod to savu kanālu un frekvences. Es tev pastāstīšu absolūti biedējošu stāstu no dzīves, no savas, ka tu vienkārši, tu nevar atbildēt uz to jautājumu. Tātad man ir paziņa, un viņiem ir meita, kas ir tāda viegla šizofrēnija, bet ar zālēm turās, un tad kaut kā tā, un tad nāk tie kaut kādi rudeņi vai sāsināji, un viņai sākās viss šitas, un ar viņu ir jārunājās. Un tagad jo tie vecāki jau pieraduši, bet viņiem kaut kur jāizskrien,
un man kaut kādas 2 stundas, viņi, tagad jāpavada, ka jārunājās, un viņi paliek aizvien es runājos, bet viņi tad brīžiem kaut kādās mēlēs vai valodās, bet tad atkal latviski un kaut kā, un viss šitādi, bet man ar viņu jārunājās, un es vienā brīdī pieķeru, ka vienalga es iedomājos kaut kādu tēmu, teiksim, Parīze vai Cirvis vai kas, un viņi man atbild, pirms es esmu izspēris, un paliek šausmīgi, jo es domāju, varbūt sagadīšanās, un es vēl kaut kādas 4 tēmas iedomājos, viņi man momentāli atbild, pirms es vispār mutes atvērs, ir nenormāli biedējoši sajūta, un vēl dažas situācijas ir bijušas, kad kaut kur viņš tur visur ir, jo reizēm tie tēli, vai, piemēram, tev ir krāsaini sapņi, viņi nenormālā izšķirtspējā, nekādas virtuālās realitātes brilles ar tiem datu apjomiem, kas tev ir 3 dimensijas, visi viņi vienkārši šobrīd nav pat iespējams nopumpēt ne 5G, ne 30, ne 100G. Viņi tev veidojās reālā laikā, tu sapņo un vēl pārslēdzies ar tēmām. To nevar vienkārši ne atmiņa izdarīt, nekas. Man ir diezgan slikta temporāla atmiņa. Es atceros lietas, bet man neiet kopā, kad man ir piedzimis bērns, kad es beidzu akadēmiju, bet es biju Londonā, es viņu nevaru salikt timelēnā. Un tā Uldis teica, ka mēs esam tas, ko mēs atceramies, tie fakti, ir kāds kaut ko pastāstīt. Dievs, tiešām tā ir bijis, man nav tāda faila. Ja? Sarežģīts gadījums. Jā. Labi, tad es jau pajautāšu vienkārši, bet jums ir svarīgi, tā kā mēs runāsim, piemēram, par šobrīd notiekošajām aktualitātēm, ja, pārējot no tādas dziļi filozofiskas, pieņemsim, uz to, kas šobrīd notiek pasaulē. Mēs visi saprotam, ka vai mēs varam absolūti aiztaisīt visu ciet un vispār neko neuztvert vai nemitīgi to vien darīt, kā uztvert. Tas, kas šobrīd notiek pasaulē, mūs ietekmēs šakārtā. Es ceru, ka pie tā mēs vairāk vai mazāk varam tā kā vienoties. Jums ir svarīgi katram pašam saprast, kas īsti notiek. Kādu jūs esat izveidojuši savu to pozīciju attiecībā pret šobrīd notiekošo, kur, manuprāt, es pieļauju, ka daudz ko arī nevar saprast. Cik svarīgi jums ir to saprast un kā jūs pozicionējāt sevi? Tam pasaules, ka tūlīt kaut kas notiks, mums jāsako situācija, droši vien kaut kur Dienvidāfrikā vai Dienvidamerikā, kādā citā kultūrā, Indijā, ar to, kas šobrīd notiek, mums jābūt lietas kursām, vai jājūt, viņi saprot kaut ko pilnīgi citu, nekā mēs rietumu civilizācijā Trumps neparedzams. Kāpēc es neiztaisīju? Tāpēc tā esmu. Bet, kā iet? Skaidrs, ka ietekmē, bet druska gadiem paliec mierīgāks un tad drausmīgi nepieķeries atsevišķiem. Viņš pateica to ārprāts. Tu iedomājies, mēs šodien runājam ar Armandu Broku pusdienas ēdot. Tu iedomājies, cik krūti ir šobrīd būt Trumpam. Ja tu no rīta pamosties, tik daudz tu saproti, ka katrs tavs viens teikums tad nograuj tirgus, tad viņas pagriež apakaļ. Tad tur kaut kādi sēž cilvēki pie laptopiem, kā varbūt daži no jums, ārprāts, griķi lejā, tendences negatīvas, višos pie sevis. Es zinu, ko es pēc 2 stundām pateikšu, tu klausies Warren Buffetam, ko mēs ceturtdien varētu izspērt. Un es pret to tā tieši arī attiecos, ka neviena atklāsme nav galīga, neviena apskaidrība nav pilnīga, un ka rīt būs kaut kā savādāk, bet tas nāk ar gadiem, tas nenāk uzreiz. Uzreiz tev nāk, ka tu esi maksimālists, tev melns un balsts, tu esi students, tu ar tabureti pa skatlogu, tur baigi gājienos. Es jau arī tagad protestēju, bet tas ir citu veidu protests. Tas ir es tā īsti nepiekrītu, bet ko tad es? Galvenais ņemt vērā. Tad tu tā kā distancējies, bet pavisam neinformēts neesi, ja? Distancēšanās arī ir tāda viltot, tu mēģini radīt iespēju, ka esi gudrāks un stāv pāri visam, bet aizķerās. Vienkārši nevajag skraidīt ar lāpām un dedzināt automašīnas. Bet sakot vajag? Jā, sakot ļoti vajag. Tad tomēr tiem Trumpa izteicieniem? Protams, vienkārši cilvēks vai dzīva būtne piedzimst, lai kaut kam pieķertos. Tad tev ir tas mammas pups, jo lielāks, jo labāks, bet tad tev atrauj, un tad ir tevis lācīts, kas ir visa tā pasaule, visa pasaule. Un tad tu pieķeries sociāli, ka nekas uzsēdies uz kaut kādas tēmas, tu vispār aizēji pa gaisu, bet laba tā
laba, tā sakot, feature, ja saprāts ir spējīgs novērot pats sev no malas, tu kaut kādā pagaidi, tas bišķi uzvilcies, pagaidi, tas vēl nav viss, un tu aizēji, tur parunājies ar kurmi, vai tur atsit mazo pirkstiņu pret gultas malas, un piepieši, un nav tā aktualitāte. Tagad ir aktualitāte, kad vajag sāp kāju. Sapratu? Armand, kādu tu esi izvēlējies? Dzīves pozīciju. Man tā doma, ka es esmu liecinieks, kā transformējās kapitālisms šobrīd. Ja, piemēram, attiecībā uz Ameriku, kas ir tāds piemērs ar šo īpatnējo prezidentu, tur ir tā, kas ir sponsorējis republikāņu politisko kustību šī brīža. Agrāk tā bija nafta, tagad tā ir Silīcija ielē. Un tie zendumi mazliet citādāk. Ja. Viņiem varbūt neuztrauc, ka kurim dārzā ir. Es joprojām uzskatu, ka Masks vairāk iedod cilvēciem, viņš izdomāt un atrisināt, kā kurims apkarot dārzā. Nevis kā uzbraukt kosmosā, bet labi, tie puikas domā citādi. Viņiem neuztrauc naftas cena, viņiem uztrauc kaut kas cits, viņiem uztrauc, lai nebūtu tarifu uz viedtālruņiem. Jo ar tiem viedtālruņiem tie ir pieejami, un tad ar tiem tu vari grozīt daudzas lietas pasaulē, ko viņi arī ir izdarījuši lielā mērā. Arī tas elektorāts, kas Trumpa atbalsta, tas ir diezgan precīzi izveidots. Ja? Tur ir algoritms precīzs, ja? Patērētāju sabiedrība un tam līdzīgi. Bet atkal, paliekot pie Latvijas, un mēs trako Trumpu pieminot, bet paliekot pie Latvijas, manuprāt, mēs varētu izcelties ar to, ka mēs varētu būt viena no tām valstīm, kas šo te kā transformējās 20. gadsimta valstiskumi, kā veidojas, ja, mazās valsts daudz un tam līdzīgi, bet neskapēc paliek prezidents kaut kur, ja, tāds kā karalis. Ja. Latvijas gadījums īpašs, ja, kādi mantojumi tur, ja, nekāda Habsburga, nekas te nav bijuši. Un tad, ja mēs no šīs prezidenta institūcijas atteiktos, mēs saprast, ka nekas jau slikts nav. Nākamais, mēs mazliet tā kā bišķiņi būtu pārējie, tādi nevis vienlīdzīgāki, bet man liekas, ka tuvāki, mīļāki, jo tas ir absurds, ka mēs izvēlamies no savas vidas vienu cilvēku un padarām viņu par kaut kādu tādu no sērijas kaķīšu dzirnaviņas, jā, noslēguma fāzi, jā, tur karalis raud, jā, un tad viņš gaida, ko kaķītis stāstīs, redz, kā tev ir, es te paglaudīšu. Kas tas pa kaķīti mums par Rīgas pilī? Nevajag tādas lietas mums, tāpēc, ka mēs esam maza valsts, mēs varam tikt galā paši ar visām lietām, un tas nācijas stiprums ir ārkārtīgi simpātisks latviešiem kopumā, bet nolikt sev priekšā karali vai šajā gadījumā prezidentu kā institūciju, tas ir pocīgi. Un tas atkal atgriežoties pie Amerikas, mēs redzam tagad, it kā demokrātija, jā, mēs redzam tur spēcīgā valsts, divas tur pārdīs cauri gadsimtiem, konstitūcijas, viss, jā. Un viens no cirka, jā, kuru reāli izmanto nelaimīgi cilvēki, jā, jo mums jau arī televīzijā ir daudz tādas lietas, ka mēs taisam šovus un mēs izmantojam cilvēks, kas nav varbūt, kurus ir apdalījusi daba, ja, bet mēs gribam noskatīties, kā tas ir, ko tas beigsies. Ja. Es nesaukšu tos vārdus, bet jūs noteikti, katrs esat piedzīvojuši. Un te ir līdzīgi, ar ko tas beigsies, ar ko tas Trumpa ārprāts beigsies. Ja, bet viņš tā kā tiek piedāvāts, un viņš nenonāk tāpat vien priekšpusē. Ja, viņš ir Silīcija ielēja kārtīgi strādāja. Viņi neko nav redzējuši kā popkornu, kolu un programmēšanas algoritmus. Un viņiem visi sanācis, tāpēc, ka visiem vieta tālruņa rokā, un viņiem liekas, ka visi to tā kā uzķers. Ja? Jūs padomājāt par leduskapu, un jums jau nākamajā mirklī ir piedāvājumi kaut kādiem par leduskapu. Un ārā tu netiec. Ja? Un viņi redz to pasauli tā. Un Trumps ir vienkārši forša rotaļlieta un ļoti skaista rotaļlieta. Bet paga, viss Silīcija ielē bija izņemot Pīteru Tīlu un viņi taču visi bija par liberālu, kreizi, demokrātu. Viņi visi bija par tiem. Tieši tā. Jā, es domāju, ka viņi vienkārši čomojās. Kūlenīt. Tu domā čomik? Es domāju, ka viņi visi čomojās, pie kam Pīters Tīls, Sems Altmans. Viņi faktiski visvairāk viņi fokusējās ar rūpīgi pasaku, kā viņi varētu nodzīvot 400 gadi. Ģenētika, gerontoloģija, viss pārējais tāds. Tur varbūt ir pilnīgi cits. Tad līdz ar to viņiem Ukrainas notikumi viņam automātiski ir tā kā garām skrienot. Tā kā Hollywood. Tā kā Hollywood. Tas ir skaidrs, ka tur visiem garām skrienot ir Ukrainas. Ne, visiem nav. Ne jau pavēlt kaut kādu naudu iebir Ukraiņiem no Amerikas. Nav jau tā, ka visiem. Bet ir interesanti pavērot, jā, kā šī pasaule izmainījās. Un mēs jau pirms 2 mēnešiem vai 3 runājot, mēs pat citādi būvētu tos savus teikumus un priekšstats, bet ir viena tikšanās, kur mēs ieraugam, ka
mūsu it kā sabiedrotais un tā varenā Amerika, viņi pasaka, ejiet bekot, mums ir intereses kaut kādas. Bet tieši tāpat bija otrā pasaules kara laikā, kad turēja īkšķus Amerika, Anglija un Francija, turēja īkšķus, lai tikai Staļins nepiedāvātu mieru izlīgumu Hitleram. Tas bija tur 43. 44. Tur visu laiku notiek diskusija par to, tikai nepiedāvā Hitleram mieru izlīgumu, jo jānosīja Hitlers līdz beigām ir. Un viņi saka, mēs iedosim tā naudu. Cīnies, jo Krieviem tur jau bikšpogas pat nebija tā armijai, tur diezgan briesmīgi bija, un tāpēc tie sabiedrotie uzvar, un tam līdzīgi, bet šeit ir arī tas pats, Redz, mēs jau esam ļoti dažādi cilvēki, un cik cilvēki, tik personības, un akcents uz tavu teikto, cik man ir svarīgi saprast, man nav svarīgi saprast, man ir svarīgi sajust. Jo es esmu sapratis vienu lietu, ka tu nevari saprast iracionālu pasauli ar racionāliem, vai tavas izglītības, vai tavu spēju rādītājiem. Viņi ir tik iracionāli sarežģīta, nepamatota tajā savā lietu kārtībā, ka, ja tu neko nesaproti, tad tu parasti meklē, vismaz tā es daru, atbildi dabā. Un dabā tu ieraugi to, kā lietas savstarpēji miedarbībā, koks ar zāli, lapa, vējš, nezinu, tur klimatiskie apstākļi, kā veido ļoti unikālas situācijas, saulrietis, saulēkts un tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka man liekas, ka tie, kuri cita tipoloģija, tie, kuri ir šie te prāta cilvēki, viņiem šobrīd ir visgrūtāk. Tāpēc, ka lineāri saprast pasauli racionāli neiespējami. Vakar ilusīju vienu labu rakstu par viena psihoterapeita, vācu psihoterapeita, kas it kā raksturo Trumpu kā tādu. Un man likās ļoti, ļoti saprātīgi, tad viņš nav jāsaprot. Pieņemot, ko kungu teica, ka tur apakšā ir dažādi biznesa projekti gan vienā vai otrā ielajā un tam līdzīgi, bet tas, kas notiek kopumā, pati tipoloģija viņam bija noraksturota, kā instinktīva emocionālā inteliģence viņa virza. Ar to pamatojot, ka principā viņš nedara neko citu savā dzīvē, kā triggerē situācijas un pēc tam skatās. Un ja tādā tipoloģijā nonāk mūsu vadītāji, tad mēs nonākam pie nākamās atziņas pēc būtības, ka lietu kārtība, jeb saprast demokrātijas pastāvēšanu pie ļoti sarežģītās tās ārējās dinamikas, ja viņa pati netransformējās, tad viņa rada vienu problēmu pēc otras. Tās diskusijas, vai visi tie, kuri ir pilsoņi, viņu balss svarojās vienādi, teiksim, no vēlēšanu viedokļa, no tās pašas ielejas nākošie saka, ka nevajadzētu tā būt, bet tie, kas nodokļos nomaksā visvairāk, viņam balss svarojās vairāk, sabiedrība iegūst pavisam citu konfigurāciju. Bet šobrīd, ja demokrātija netransformējās, bet transformējās visi pārējie komponentes, ekonomika, psiholoģija, cilvēku spēja izturēt jauno lietu kārtību, informatīvā un tam līdzīgi, tad mēs nonākam situācijā, kad vienā brīdī viņi ar troksni sašķīdīs tādā formā, kāda viņi ir, pret zemāko iespējamo punktu, un mēs nonāksim pie situācijas, ka mēs būsim pat tālu aizlaiduši viena novecojuša modeļa dzīvot spēju. Ir tāds skaists teiciens, ja diviem neviens netic, tad arī viņi mirst. Un lielajās patiesībās bija tāds skaists raidījums ar Taivānu, kas bija Latkovskim, kur viņš teica, ka mēs esam vēl viena ļoti liela cikla fāzē, kad kristīgās civilizācijas, jeb judo-kristīgās civilizācijas modelis tuvojās savām izskaņai. Tas nenozīmē ne rīt, ne pairīt, bet tas nozīmē, ka mēs esam vēl vienā lielā ritmā. Jautājums par demokrātiju, ja mēs paskatāmies ciparus, cik Eiropas, cik pasaules valstīs demokrātija joprojām turpina iet gan saimniecisko, gan politisko uzvaras gājienu, tur neviena nebūs gandrīz. Tas nozīmē, mēs esam arī politiskā cikļa maiņas nepieciešamībā, un tāds ir tāds Otto Šarmers,
kas ir sarēķinājis, cik tad pēc būtiskām komponentēm dažādi valstu sociāli-ekonomiskie un filozofiskie modeļi var pastāvēt, un tie ir 100 000 mērāmi, kur šī proporcija starp demokrātijas kvalitāti, ekonomiskām brīvībām, sociālām vajadzībām, atsakot, viņas var salikt gradācijās dažādās. Tas nozīmē, ka jo lielāku kontekstu mēs spējam saprast, jeb sajust, jo saprast mēs to nevaram, jo mierīgāk mēs varam skatīties uz lietu kārtību, kas notiek. To, ko mēs varam secināt, un tad es jau to savu monologu nobeidzu, ka mēs esam dzīves būtnes ar diva veida ētikas pieeja dzīvei. Un Maks Vēbers viņu ļoti labi formulējas. Mums ir attieksmes ētika, kas nosaka, kā mēs pret kaut kādu lietu attiecamies. Teiksim, tur pret liberāļiem, pret zaļiem, pret konservatīviem, pret ticību un tam līdzīgi. Un mums ir atbildības ētika. Un atbildības ētika ir tā komponente, kas liek izslēgt tavu visa veida frekvenču būšanu tajā savā maksimumā. Tas nozīmē, ka priekš sevis, tavas ģimenes, tavas kopienas, tavas nācijas un tālāk jau tur reģionu izdzīvošanas, tu nevari dzīvot dzīvi tikai ar šo attieksmi pret, ka tev ir pēc būtības instrumentāli jāpārkārtojās un tev ir jāieslēdz šis te daudz disciplinētākais modelis, šī te atbildības ētika, kas prasa arī drusciņi no rāmju noteikumu lietas, par ko mēs runājām, kas prasa rīkoties tev sociāli atbildīgāk arī pret citiem un kas veido pēc būtības to dialogu savādāk, bet, protams, ar dažādām ideoloģiskām vai iedomu konstrukcijām. Un tad mums tikai vienīgi jāsaprot, kurā brīdī, kura no konstrukcijām ir, viņu vairs nespēj turēt to slodzi, vai viņa ir novecojusi. Punkts. Redz, Jums ir jautājumi? Kā jautājumi, man komentārs. Es teicu, ka mums patīk par sevi domāt kā par garīgākiem, un tas ir taisnība, nekā mēs patiesībā esam. Bet bioloģija, Darvina, evolūcija un konkurence jau neviens nav atcēlis. Un tā kā mums ir kristīgās vērtības un kaut kāda kristīgā ētika, un dažiem ir ēriha vai kāda cita ētika, un mēs esam tik empātiski un izprotoši pret citām kultūrām, vai islāms, vai bēgļi, vai kas. Un mēs taču neiesim viņus kaut kā, mēs viņus izpratīsim, viņa rīcību. Viņiem bioloģija normāli darbojās. Viņš iekāpa ar kasteti vai ar nūju ringā, tāpēc, kad viņš izdzīvošana, bet mēs esam tik ētiski un empātiski, ka mēs ar violi viņam pretī, mēs viss labi izprotam, tā viņš ir tankš pa galvu, un tu jau var iet pa Lubānas ielu 3 naktī, un tev huligāns uzbruk, un tu viņam to tautas dziesmu vienu, otru, tev bija grūta bērnība, es izprotu, kāpēc tu tā rīkojies, es tankš pa galvu, atņem maciņu. Mums tomēr, kamēr mums ir fiziskie ķermeņi, kamēr tu nevari nopumpēt bērnu no failiem LV, viņš kaut kā jādzemdē vai cīsiņu pa e-pastu, piemēram. Mēs viss ir tik tur digitāls un mākonīgi, viss kaut kur pataust sev. Mums joprojām ir bioloģiskie ķermeņi, un mums ir atbilstoši tam jārīkojās. Tas nekas, ka mums ir ieskaidrots un mīts, kur tagad viss ir tur. Nē, reku, viss arī joprojām ir un tuvākos 1000 gadus vēl būs. Paldies! Var jau būt, ka... Kas to tev ir ieskaidrojis? Es tā izdomāju. Okay. Var jau būt, Anna, ka kristieši aizspēlējušies ar savu konceptu, jo pieminēja kristīgās vērtības, mēs parasti sakām baušļi, ja, bet baušļi tās ir normāls cilvēcisks attiecības. Ja, tur, tas, ka to privatizēja, pēdiņās liekot baznīcu kaut kādā veidā, noformulēt cilvēku būtību, paradumus un saprat to, gadsimtiem cilvēki pētījuši cilvēku. Ja. Tas ir normāli, ja, bet pēc tam jau ir atkal nāk izglītības posms, apgaismība, tur, kur parādās kaut kāda 16. 17. gadsimta, kas sāk privatizēt zinātnes atklājumus. Un es pieņemu, ka jums katram būs interesanti apskatīties mājās. Ir Ņūtons, tas tā kā klišeja, ja? Mēs zinām, tur likumi tam līdzīgi. Un tad ir viens cits laika biedrs Ņūtona Leibnicis. Un interesantā kārtā šo Leibnicu nenoliek priekšā
kaut kādai izglītības dogmai, kas ir visiem jāmācās un tam līdzīgi, lai gan viņš ne tikai konkurē atsevišķos gadījumos, viņš pat ir kaut kādā mērā priekšā ar savu atklājumu. Viņi tur visi alķīmiķi tajā laikā, bet ir kaut kāda atklājuma, kas ir racionāla. Vai ne? Nu, lūk, un tagad tas pats kristīgā pasaule transformēja, taču baznīcas nomainīja stadionus, bāri arī pa ceļam visur ir, jā, un loģiski, ka vienā brīdī jau tas nevar turpināties tik ārprātīgi, jā. Kā tu tās masas grozi, jā. Viens, ka tev nebija ne interneti, ne izklaides industrija, bet tagad tas viss, baznīca jau transformēja ļoti labi sevi, jā. Nav tā, ka tas ir tā, noticis, ka viņi, jā, noskatījās. Nē, kam bija nauda, tie tā arī palika pie tās naudas. Ir arī lasīju vienu skaistu pētījumu par to, ka no renesanses laikā 20 bagātākajām itāļu ģimenēm 18 joprojām ir aktuāls ar savu bagātību pasaulē. Un tad uzreiz atceramies, kāpēc pie Meloni brauc Masks vai kādu no tiem amerikāņiem. Tas nenotiek tāpat vien. Kāpēc viņa, Itālijas valsts jau ir ieredzēta pēkšņi, kādi ir tie sakari tur, ja? Un paskatāmies uz tiem pārējiem. Ja? Tad tie, kas veidoja to pasaules kārtību un apstāvēja, ja, kaut kādā noteiktā laika posmā, lai būtu izrāviens, lai būtu apgaismība, ja, tie joprojām nosaka šo lietu kārtību. Tā skaitā ieroču ražošana. Ja. Tā skaitā iedomājies, kāds enerģijas daudzums ir čanelēts uz masu sportu, ja tev 40–60 tūkstoši cilvēku auro par ko? Par to, ka 22 miljonāri dzenā kaut kādu bumbiņu pa laukumu ārprāts un tikai pieskarties, tikai autogrāfu, tikai kāds ir tas globāls ārprātīgs enerģijas daudzums. Nē, bet tas tīkls jau, paskaties, tas ir, maksā viņiem miljonus, bet un narkotikas mēs nevaram apkarot. Ja? Un kas tas tāds? Kas ir mūrgi? Ja? Bet ko to visu grib pateikt? Es ar to gribu pateikt, ka šobrīd kristīgā pasaule arī noteikti piedzīvo kaut kādu, tāpat kā kapitālisms neizbēgami, ja? Aplauziens noticis ir. Aplauziens, ja? Un tagad tas kaut kādā īpatnējā veidā, atkal no tās Silīcija ielas iznācis, ka tāds grūdienis. Varbūt viņi tur ir stūrgalvīgi, varbūt viņi tur ir aprobežot, bet interesanti ir pavērot, kā šis mainās. Nē, tas ir viennozīmīgi. Ja? Un ja tu apmēram apskaties cauri vēsturi, ejot ar apakaļējošu soli, ja? Kas tad tur kaut kas ir noticis tā un tā. Tad liekas, jā, vispār loģiski. Ir diezgan liela loģika tajā, kas šobrīd notiek. Ļoti liela loģika. Vai jūs to arī redzat, kā zinām problēmu, ka cilvēki vienkārši vērtē kaut ko ļoti izrautos fragmentos? Trumps šitāds, tad Trumps man patīk. Nepatīk. Tas tur tāds, tas ir pareizi dara, tas nepareizi dara. Vai jūs to redzat kā problēmu, ka cilvēkiem vispār nav tāda plašāka skatījuma uz visu notiekošo? Kam ir, tur ir kaut kāda atsevišķa stāsta par ļoti mazskaitliskiem budistiem, kas to varbūt kaut kādi, ka viņi redz visu un kopumā bez konteksta. Skaidrs, ka ir katram ir savs ego vārds, uzvārds un personība. Tu nevar izbēgt no tā, ka kaut kas patīk un nepatīk. Citādi tu esi aerobots, kas tur slidinās pa grīdu. Man tā domā. Nē, var sakot, tas ir neizbēgams. Iespējams, to kontekstu tieši grib varbūt arī minimizēt, lai to kontekstu nepielietot cilvēki. Varbūt ir tas arī tāds viens no algoritmiem, bet cilvēks jau tāpēc ir, lai domātu. Tev varētu piekrist, jo vieglāk, protams, vadīt auditoriju, ja tā nav pārāk zinoša. Bet konteksts. Kā tu varbūt ārpus konteksta, jo, piemēram, tu skaties, ka konteksts ir tāds, ka par Titaniku baigi labi vēl pajokot, var pasmieties. Par Estoniju diezko nav. Bērēs nevajag uzlūgt atraitni uz dēja kāzās, piemēram, tur līgavu uzlūgt. Kas tev to ir sastāstījis? Viss ir konteksts, jā. Viss ir konteksts. Droši vien, ka kaut kāds Ķirzaks tur un Habsburgu pēsteču, jā. Man tā liekas. Konteksts, kāpēc tur rojā var dabūt pa muti, ja tu esi no kolkas un otrādāk, tāpēc, ka tur tāds konteksts. Tur kolcinieks nevar kolkā dabūt pa muti. Labi, šis ir joklīgi. Es mazliet atgriežoties nopietnāks. Kā jums šķiet, kāds te visā ir mēdīju loma? Mēdīju šī vārda plašākā izpratnē, ne tikai tradicionāls mēdījis, es domāju, un ne tikai ziņu pārraides, bet mēdīju, vispār komunikācijas plašāk, mēdījos ietverot, protams, arī sociālos visas platformas un savā ziņā arī reklāmu. Atsakot viss, kas ietver šo komunikācijas jēdzienu. Kā jūs redzat to?
kas ir. Tagad gandrīz sanāk paradoks, jo tu vairāk informācijas uzsūc, jo tu gandrīz esi tālāk no patiesības, jo kāds, ja tev ir tikai tavs māja, kūds, dārziņš, kas, varbūt, ka tu esi tuvāk patiesībai nekā, ja tev 1000 dažādas aspektus barot, viss par visu. Ja? Tā var būt, Erika. Tā var būt. Turoties pie reālās dzīves, iespējams, patiesībai tuvākais nekā sasmaļoties ļoti daudz informācijas. Jā, vectēvs pie ugunskura varbūt, kad viņam ir lielāka izpratne par pasauli, nekā tu esi uzķēris, ir visu dienu pavadījis pie datora, kur kas notiek. Ja? Armand, kā tev ir? Kā tad indiāņi taču tur arī, viņi taču nodeva tie vecie, nodeva tiem pārējiem tur tās savas lietas. Viņiem ne tur bija grāmata klātbūtne, ne tur bija tīmekļi un tam līdzīgi, ja, bet ir kaut kādas zināšanas, ir pieredze, viņi uzkrāja. Un tā ir tāds savu veidu, tas ir mēdījis. Ja, kaktus arī, kad jau uzreiz saprot visu. Jā, viņi paskatās un saka, viss ir skaidrs, kas būs. Ja. Skaidrs, ka mediju loma... Vai to var attiecināt arī uz šī brīža? Jā, bet mediju loma vienmēr ir bijusi milzīga, manipulējoša, ļoti negausīga, negodīga, jo nav jau neatkarīgas žurnālistikas, ja mēs paliekam pie profesijas, bet ir brīva žurnālistika, tev ir brīva izvēle, kur tu vēlēsi strādāt, pie kā tu vēlēsi strādāt. Tā ir tā brīvība. Bet tā neatkarība, tas jau arī tāda izglītības klišē, kas saka, tur tāpat kā par ētiku, ka žurnālistiem ir īpaša ētika un izrādās, ka galvniekiem arī vēl cita ētika, bet labi padarīt darbs, tas ir normāli. Tu gribi padarīt savu darbu labi. Galvnieks jau nesaka, kā man ētika kliboja, tāpēc es vienkārši nepieskrūvēju, nesanāca mēs šodien, es tur pretēji ētikai tagad kaut ko daru. Bet tad, kad mēs pieminam žurnālistikas kontekstā vai mediju kontekstā ētiku, tad tur ir kaut kas tāds, vēl joprojām nav pārieši. Kā viņš tā var vai kā tā nevar, vai tur, kur ir objektivitāte. Kā tur var būt objektivitāte, ja cilvēks ir subjekts un viņš, es pazīstu Eriku, es viņam paprasu, un vēl vienam es paprasu, bet tā jau nav objektivitāte. Es esmu savāds pāris subjekts un notiražēju viedokli kādu. Tāpēc manipulācijas laikmets šis ir, tādu viedokļu raugoties, ir vienkārši izcils, vienkārši pasakains. Cik viegli ir manipulēt un mānīt cilvēks tieši šobrīd neaprakstām. Bet tajā pašā laikā tas burts, ar ko tu strādā, tā atbildība ir vienmēr bijusi liela. Jā, un manai profesijai tas ir tāda ābets, par kur vispār nerunā. Tu parakstīji savus darbus ar savu vārdu un tu par to atbildi. Un tu atbildi ar lielo burti jāraksta. Jā. To pašu lietu tikai drusciņi savādāk gribētu pastīties. Man liekas, ka te ir viena lieta, kas, man liekas, Imantam Ziedonim perfekti iznāca, kad viņš raksta savā vienā no brīnišķīgajām grāmatām Es dzīvoju dižu mūžu vai kaut kā tam līdz. Viņš runā par nepieciešamību kopt sevi, kopt sabiedrību un kopt ideju. Un tad viņš runā par vienu lietu, ja tu kopi tikai sevi un nekopi sabiedrību un nekopi ideju, tad tava dzīve ir faktiski kaut kādā veidā ierobežot, jo tās divas pārējās komponentes nevar attīstīties. Ja tu kopi tikai sabiedrību, nekopjot sevi, tad sevi nekopjot, tu faktiski spēji izveidot sabiedrību, kur arī nekopj, ja tu esi kāds līderis no tā. Vai ja tu kopi tikai ideju, tad tu esi fundamentālists, līdzīgi kā tie islāmisti un kaut kā. Tad šī te trīs lietu miedarbība. Un tagad paskatāmies, kas noticis ar mēdījiem, un tur es pilnīgi piekrītu Erikam, ka principā tev brīvs var būt tikai tas, kas vispār nesaņem algu. Nazinam Talibam bija teiciens, ka tā patiesi brīvs savā brīvībā var būt tikai firsts, kurš 3. paudzē saņem kaut kādu mantojumu un spēja dzīvot ar atliktiem galiem un pilnībā nebūt atkarīgs ne no vieniem. Šis objekts, teiksim, kas ir tagad mans arhitektūras objekts, šeit es esmu neatkarīgs, tā ir mana nauda, tas ir mans projekts, tie man būvnieki nosacīti. Rīgas domēs bija? Jā, gadu skaņojām. Kāds tu neatkarīgs? Juldi, kāds tu neatkarīgs? Tev jāsaskaņo. Jā, bet viņa pat pie ārējā rāmja, viņa ir iespējama. Ja es esmu kā arhitekts citam pasūtītājam, izpildītājs, tad man ir jārēķinās ar viņu, jo viņam jau tā māja. Un līdzīgi ar pārējām lietām, tad līdz to tāda absolūta putna neatkarība nav. Šai vietā, bet kas ir? Ir noticis tehnoloģiskā izmaiņa. Ja agrāk mums bija
kanāli. Nu, ja pastamies drusciņ atpakaļ, nu pat tās bija Bavārijā, kur tu no kalniem skatoties redz baznīcas smailes, viena baznīca, otra, trešā. Tā bija šī reizē arī informācijas struktūra. Caur baznīcu nāca pie sabiedrības, pie draudzēm informācija, kura uzturēja šo kopienu kopā pēc ētikas parametriem, pēc čakluma parametriem un tam līdzīgi. Tad faktiski tā ir Ziedoņa tēma, kopt sev, kopt sabiedrību un kopt ideju caur baznīcu. Torņiem viņi ļoti labi nolasām. Šodien jaunie baznīcas torņi ir 5G mobīlie sakaru torņi. Tā ir jaunā tā pati informācijas nodošanas lieta, kas prasa no mums katru individuāli informācijas uztvērē, bet principā tā ainava ir tāda pati. Informācija ir cita, tie, kas viņu apstrādā, ir citi, vairs nav šī te fundamentālā lietu kārtība, kas ir 2000 gadu ticības tēmas, ielicis kā pamats iekšā. Ir ļoti augsta improvizācijas kultūra, un ko viņi prasa pie šāda modeļa? Viņa prasa individuāli izaugsmi katram no mums, lai mēs spētu uztvert to informāciju, ko šīs jaunās baznīcas, tie tad mobīlie torņi izstaro uz mums caur jauno multimediālo visu lietu kanāliem, caur bezvairs tādām lielām redakcijām un viņu cenzūrām. Bet saturu veido cilvēks. Jā, bet tā interesantā miedarbība ir kā tango pēc būtības, ka šis laiks prasa no mums katru individuāli būt gatavākam pret šo milzu informācijas plūsmu un ar šo te modelīti stāties pretīm, kopt sev, kopt sabiedrību, kopt ideju. Nav tā kā visos laikos tas tā ir bijis. Ir bijusi savādāk atbildības sadalījums sabiedrībā starp tie, kuri kaut kādas paradigmas izstaro uz to sabiedrību un kur viņas patērē. Un šobrīd tas smaguma centrs ir pavirzījies virzienā, ka mēs paši esam ievērojami vairāk atbildību par to, ko mēs saprotam no tā visu uztvertā. Tas nozīmē, ka, ja tu noņem, pieņemsim, ja mēs aizbraucam uz Dienvidu Indiju un mēs redzam visu to, kas tur notiek, un tu noņem no šo ticības dimensiju viņiem, tad tā sabiedrība iegūst ļoti, ļoti anarhistisku, teiksim, to kopējo, un kas tur no to var notikt, tas ir pilnīgi trakums. Šodien pēc būtības modernās tehnoloģijas tev ļauj būt nepietiekami ētiskam, nepietiekami morālam, ja tu nezini, ka tev ir jākop šīs 3 lietas vienlaicīgi. Vai mēs varam prasīt no visiem to darīt? Nē. Nav. Bet tas nozīmē, ka jebkuras sabiedrības nosacītai elitei ir jāuzņemās šī te atbildības kultūra, atbildības veidošana par to nosacīt, sakot, to baznīcas torni, jeb tā izstarojuma torni, jeb tā 5G tīkla izstarojuma torni, jo mēs nebūsim vienādi nekad dabā. Pārnes uz Latviju to. Un viens skaists pastāsts, pārnesot uz Latvijas teritoriju. Zinātnieki veic eksperiments ar vienu putniņu sugu, var sakot, tā jauni putniņi ir dzelteni, un pēc tam viņi, tā kā viņi pieaug, paliek melni, nezinu, kas tie pa putniņiem aizmirsās jau. Un ko viņi izdarīja, viņi tos jaunos mazos putniņus nokrāsoja melnus, vēl esot maziņiem. Un tā kopiena viņus noknābāja tos putnus. Tāpēc, ka tēlot to, kas tu neesi, ja tu esi zemene un tu tēlo liepu, pieņemsim, jā, tas dabā nebeigsies labi, evolūcijā nebeigsies. Ja tevī ir līdera dotums iekšā un tu viņu neizspēlē, vai tieši otrādi, tev nav līdera dotums, bet tu esi nonācis pozīcijā, kur tu viņu izstaros sabiedrību, tad veidojās kroplas sabiedrības. Ar visu no tā izrietošām sekām kroplas idejas, un mēs kā indivīdi nosacīt sekot kroplu. Un tāpēc mēs ar šo kroplo konstrukciju tiekam daudz grūtāk galā. Bet tas ir pārnes uz Latvijas mēru. Bet tas nav no dabas jau iestrādāts no pašiem pamatiem, kad šūnai jāuzvedās tā, un ja viņa uzvedās citādi, tad viņai ir viss, vai tur kaut kādā pavijāna kopienā, vai, piemēram, ciemā, ja tu esi tur kretīns vienīgais, tad tu dabū pa biedz zaļumballē, vai tomēr paša sabiedrība un tā nav kaut kādā mērā pašregulējoša. Vienmēr labi ir kaut kāda bioloģija, kad izmisuma kara gadījumā labi, tur tiešām varbūt no Titanika kāds mēģinās ielekt tā glābšanas laivā, bet viso dāmām pa priekšu, bet visos citos gadījumos varbūt viņi pašregulējās. Jā, bet tieši tas ir tas, kas mums pietrūkst.
Ja mēs veidojam valsti, kas nav pašpietiekama, tātad nav pašregulējoša, ticām stāstiem no malas, kas nav mūsu stāsti, tās ir, mēs spēlējam svešas dziesmas un tam līdzīgi. Mēs veidojam, ja mēs ticam aizsardzību, nevis, kas paši veidojam savu aizsardzības struktūru, man ļoti labi patīk par to, ka tu pēc būtības tu runāji, teiksim, kā tautas dziesmām, tu izēji un dabūmi papīri. Tas nozīmē, neviens mums nav atļāvis veidot sabiedrību, kur nevar pašaizstāvēties. Un šī funkcija ir normāls kopienas viena no būtiskiem uzdevumiem. Būt konflikta spējīgam, konflikta gatavam un iznest konfliktu. Un ja mēs domājam, ka to darīs kāds cits mūsu vietā, tad mēs iegūstam šo jauno sabiedrības modeli, kas ir atkal pēc Ziedoņa skatoties. Mēs neesam kopuši sevi, automātiski mēs veidojam kroplu sabiedrību un ar kroplām idejām. Tu man uzvedināji uz vienu domu, ka tiešām ir laikmets vai ir tāds periods, ka tu mēģini sagaidīt rīcību un atbildību no kaut kādiem citiem, kādreiz tur kungi Rīgā vai kas, bet to īpaši labi var redzēt sociālos tīklos, kad atkal kāds ir ieraudzījis kaut kur kaut ko. Saka, vai jūs redzējat šito? Hashtag valsts policija, hashtag šis, hashtag tis. Un ļoti lielā procentā gadījumu viņš varētu būt pats piegājis un to atrisinājis. Bet tā ir kaut kāda stučīšana vai kaut kas tāds. Ak, Dievs, kur vispār skatās valdība un tur, jā. Tur kaut kas tur ir. Tu man uzvedināji uz labu domu, uz vakarā jāpasēž. Es domāju, ka tādi cilvēki īstenībā vienmēr ir bijuši un vienmēr būs, tikai viņiem agrāk nebija pieeja sociālajiem tīkliem. Ja, bet tas jau veido to dzīvi sarežģītāk. Jā. Un tas veido, ja mums, nezinu, kas kosmos dievs vai kas ir devis dzīvot šajā laikā, šajā vietā, ar šo visu, kas mums ir ģenētiku, sociālo vēsturu un kaut kādām pārējām lietām, tad, manuprāt, aiziet no tās tēmas, ka šajā vietā ar to, kas mums ir jādzīvo tieši tā, kā šajā vietā ir jādzīvo, un nevis tā, kā tur mēs gribētu dzīvot Indijā vai dzīvot kaut kur citur. Ja mēs to aizmirstam, tad mēs nodarām kaitējumu ne tikai sev, bet mūsu bērniem, mazbērniem un vēl tālāk. Nu, tā var tikai piekrist. Mēs pāriesim pie jautājumiem no auditorijas, jo ir jau laiks. Man pēdējais īsts jautājums. Nu, ar visu to, ka Uldis teica, ka šis ir patiesības sajušanas vairāk nekā racionālas izpratnes laiks, ar visu to, vai mēs vispār uzticamies vai neusticamies. Tomēr īsi pasakiet, kas ir jūsu eksperti šī vārda tādā plašākā nozīmē? Kas ir tās frekvences, no kurām jūs tomēr uzņemat patiesību? Anna, to arī žurnālistika neparedz šķirošanu. Es vienlīdz ieinteresēts esmu savas mazmeitas tekstos un tajā posmā, kurā viņa dzīvo, un tajā pašā laikā ar jebkuru, vai sociālajie tīkli paskaties, kur mazāk kāds ir skatījums un mēģina saprast, kāpēc šo konkrēto, piemēram, neskatās tik daudz un noklausies, kāpēc. Un tad tu, tā kā skolās vai universitātēs parasti, tur nekas nebija stulbs pasniedzējs, tur mēs neejam uz to lekciju, bet aizēj padomā, kāpēc viņš sagatavojies ir tā. Un, viņš, protams, varbūt nav trāpījis profesijā, var tā būt, bet tu tā kā paskaties un paklausies. Viņš taču ir gribējis labi tikai, vai ne? Es esmu pieķēries, es arī šobrīd rakstu savu 2. grāmatu, un tur būs nodaļa par holistisko ģimeni. Un es esmu tagad sapratis sekojošu lietu, ka mums katram, kas šeit sēž un kas arī skatīsies varbūt vēlāk to ierakstu, ir kaut kādi triggeri, kas tev uzvada uz personībām, nevis personībām, kurš varbūt sen jau ir miris, kā man Konfūcijas 1500 gadus atpakaļ un tam līdzīgi. Vai kāds rokdziedātājs, kas tev vēl joprojām ir vecākais brālis un tam līdzīgi. Un es viņus saucu par savu holistisko ģimeni. To tu iegūst, lasot grāmatas, lasot laikrakstus, tu uzduries vienā, jā, tas ir tā, šito es sapratu, tas ir tas, un tad tu sāc rakt tai virzienā, un tu aiz viņa redz vēl radiniekus, garu un dvēseles radiniekus. Tu mūzikā uztausti kaut kādas skaņas, kaut kādas harmonijas, kuras tevi uzrunā. Un varbūt kādu blakus sēdētāju vispār neuzrunā. Tā man ir Brukners, Vāgners un Mālers ir tik tālu uzrunājuši, ka es jau caur viņiem meklēju atkal nākamos. Ja.
Tādā veidā es esmu ticis pie biznesa līderiem, kas mani uzrunā, kas nav ar labākiem apgrozījumiem vai lielāko peļņu. Tas pilnīgi droši nav Elonas Masks, teiksim, vai kaut ko tam līdzīgi. Bet ir tie, kuri nāk ar ētisku kodu, kurus tu saproti, ka nodarboties ar uzņēmēju darbību ir arī atbildība, ne tikai naudas kustēšanās tai tirgus laukumā no punkta A uz punktu B. Un kuram dienas beigās pilnāks maciņš, tas ir tas, kas ir spēli pabeidzis. Ja? Un tā veidojās kāpēc mēs skatāmies dabā, ja mēs skatāmies, ka zibens iespēr iekšā, viņš iespēr ļoti, ļoti konkrētam kokam, kas bieži vien nav pats augstākais koks. Tas nozīmē, ko es ar to gribu teikt, ka tā uztvērēja un raidītāja savstarpējā komunikācija notiek ar katru no mums. Un ja mēs pazaudējam šo iekšējo spēju sameklēt to savu holistisko ģimeni, tad mēs esam pazaudējuši arī sevi un iespējams tos, par ko mēs atbildēsim, kas dzīvos pēc 150 gadiem, kur savukārt tevi meklēs kā daļu no holistiskās ģimenes radinieku. Un tādējādi veidojās pēc būtības pamatīgs atbalsta laukums, jo tu esi atradis tās ģimenes, kas dod tev mieru, kas dod tev stabilitāti un kas neļauj tev šajā te nervozajā pasaulē pazaudēt vērtību karkasu, jeb kaulu struktūru ķermenim, ja? Kas tiek apaudzēts ar miesu, ar ādu un tam līdzīgi. Tas ir mans redzējums. Tad līdz to es gribu teikt, ka ne viss, kas ir man apkārt, ir mans, bet es ļoti precīzi un vien precīzāk sajūtu, kas ir mans, kas ir mani radinieki holistiskie. Tāds tā kā garīgais ciltskoks. Ne tikai garīgais, tur ir arī funkcionālie elementi, bet tā ir viena ļoti vērtīga cauri laikiem ejoša struktūra, kas ietiecās ļoti tālu, un es ceru, kas arī ietieksies arī tālāk. Labi, Erika, izņemot kolkas sarfānu radio, kas vēl? Pamūt visiem tāds. Skaties, tāds patiesības eksperts vai guru, ja tev ir tādam patiesības ekspertam vārds un uzvārds, tas jau sāk izskatīties aizdomīgi, tā personīgi, īpaši viņam kāds ūsas sirms, viņš tur kāds vienalga trošo vai kaut kas tāds. Es ceru, ka tu to periodu pāriesi, izaugsi un ies tālāk. Tas labi, ka tu šobrīd šajos meklējumu ceļos. Bet tad ir eksperti, guru un autoritātes kādā specifiskā jomā. Tu uzduries, tur Richardam Feynmanam pa magnētiem un tālāk turpini ripināt un aizies Polu Diraku un kaut kur tādu, tas ir, teiksim. Bet tad tu uzduries tur Brianam, mūzikas matemātiskā komponēšana, kādām Brianam Eno un tur aizvien tālāk un tin, kaut kādā pilnīgi neatklātā pasaulē. Un tad ir nejaušas tikšanās prātā, lasot kaut kādu interviju vai klausoties, tu uzrunā, tas arhitekts saka, Dievs, tas ir nevis pa māju, bet vispār par mani, pa pasauli, tur vispār. Jā, tas ir tā mēma ar to Leonardo DiCaprio. Jā. Un tu vāc kopā to savu rosolu, un tavs rosols ir unikāls, nevienam citam nav tieši tāds rosols, kam gurķi, kam kas. Tas ir tavs kopums un tava personīgā recepte. Bet tā, ka ir tas viens uz guru un tad ir šitas un parasti viņam vēl ir astīti uz muguras un kaut kāda raibi aciņu. Tad tas pilnīgi un tu viņu neapšaubi. Tā ir ļoti bīstama situācija. Es ceru, ka ik viens, kas tur ir bijis, to pāraug, ja? Un neiesprūst. Paldies. Nu ko, ir jautājums, Reku jau ir jautājums, jā. Jā, labdien. Jautājums īstenībā diezgan tāds nedaudz politisks, bet jautājums paliek jautājums. Kas ir lielāks, patiesība vai taisnība? Jautājums ir visiem? Nē, jautājums konkrēti. Nu jā, visiem. Nav konkrēti kādā. Tātad ne visiem. Ne visiem, nē, es nepretendēju. Taisnībai ir priekš manis ir nepatīkama pieskaņa. Ka tu it kā iztēlē izēja kā uzvarētājs, ko es teicu, un kaut kas redziet, noliku tikai pie vietas. Un tas, kas tev šobrīd taisnība, nenozīmē, ka tu rītā, nedabūs pa muti, tas ir kolks atkal tas, ja? No kaut kā cita. Man nepatīk tas vārds taisnība, kuram bija taisnība.
patiesība, man vairāk patīk patiesība, viņa arī kaut kā man fonētiski vairāk uzrunā, ripinās, viņa mīkstāka, maigāka, plašāka un aptver kaut ko krietni vairāk nekā taisnība. Taisnība asociējas kaut sarkano stūrīt un politrukiem un kaut ko tādu, kas man iekšēji pretestību rada. Ja. Okay. Labs jautājums, tiešām labs, un tāpēc tēma par patiesībām te labi papildināja, un es nezinu, ko es varētu vēl papildināt tajā, ko teica Eriks, bet abas vārdas noliek pat blakus, un var tikai smaidīt, jo nav ne patiesības, ne taisnības. Nav tādas lietas, ir attieksme. Jā, es tā teiktu, drīzāk. Jā. Ir tikai mēs kā zvaigžņu puteklīči šajā milzīgajā esībā. Bet ļoti forši. Labi. Nu, es gandrīz vai apļu kompozīcijā nonāku pie tā, ko es sāku, kad patiesība ir tā pati esība no tāda viedokļa, un man ir ļoti tuvu tā stoiciskā filozofija, un viens no pēdējiem stoiķiem, Marks Aurēlijs, kas ir formulējis to pieeju, kad visam ir viena sakra, es tagad citātu no galvas nezinu, jā, teiksim, bet visam ir viens sākums. Visi mēs esam viena sākuma kaut kādi ar daudz ko iekšā mūsos. Karls Gustavs Jungs ir teicis, mēs neesam tikai tie, kas ir šeit un tagad un dzīvo, bet mēs esam tie, kas ir dzīvojuši daudzus 100 un 1000 gadus pirms mums un dzīvos daudzus pēc tam. Tas nozīmē, ja mēs pieejam no tās patiesības viedokļa, ka visam mums kopā ir viens sākums visām dzīvām radībām, tad ir vērtības sistēma būvējās kaut kā jēgpilnāk, viņā ir mazāk grūti nomaldīties, nekā ja mēs pieejam lietu kārtībai, kad es esmu pasaules naba un viss grozās ap mani. Tad ir iespēja nomaldīties neslīdzama lielāka un nesasniegt ne patiesību, ne taisnību. Sveic, tā. Pirmām kārtām paldies par ziedojumu vairākas reizes. Otrām kārtām, kas tad būs tas nākamais pēc demokrātijas? Daudz runātā metrokrātija, un kas būs pēc kapitālismu? Nu, es varbūt sākšu to atbildi. Teiksim, man liekas, ka jāstāsta atkal uz dabas procesiem. Teiksim, kas notiek, teiksim, tad, kad dabai nāk virsū rudens vētras, ko viņi dara? Viņi pēc būtības no dabas kulises noplēš visu to, kas ir sažūs, savu laiku nodzīvojis, kam sakņu sistēma nav kārtībā, izraut ārā un tam līdzīgi. Tā kārtojās jaunā realitāte pēc šīs vētras, jeb katastrofas dabas. Un tad es neesmu pareģis, es tikai zinu, teiksim, ka visvājāk būvētās konstrukcijas, kas ir būvētas uz mākslīgām vērtībām, viņas tiks līdzīgi dabā nokritītas nost kā pirmās. Tā nelaime ir, un reizē laime tiem, kas grib turpināt dzīvot šādā bezrūpībā, ka mums vēl ir diezgan tāls ceļš līdz tām rudens vētrām. Un tas nozīmē, ka vēl ilgāku laiku var tēlot, ka pludmalē spīd saule, ka mums ir dzīvojam neguļam, ja kā ballējam neguļam, ja, tas modus ieslēdzies. Ja. Un tas nozīmē, ka mēs pārāk vēli saskarsamies ar brīdi, kad pēc būtības būtu jāsagatavojās tādai lielākai vētrai. Tas nedaudz biedē, bet kopumā dabas cikli iet savu gaitu, un jebkura vājā konstrukcija, tāpat kā būvniecībā, viņa sabruks. Nu, žēl vienīgais, kad reizē ar konstrukciju sabrukšanām... Kad cerams, mums tas neapraks. Jā, tieši tā. Un tāpēc šī tālredzīgā domāšana, ka pastāvēs tas, kas mainīsies. Jā. Ja kā tas viens konstruktīvais teiciens ļoti skaistāsies, ja tu gribi, lai viss paliek tā, kā ir, tad visam ir jāmainās. Un jo ātrāk mēs ielaidīsim sevī šo te pārliecinošo domu par maiņas nepieciešamību procesos, sabiedrībā un mūsos pašos, Ziedoņa atkal tā tēma par ideju, par sabiedrību un par sevi un tai miedarbībā, jo mēs stabilāk kā maz nācija spēsim pārvarēt tās rudens vētras. Un jo vēlāk mēs to ielaidīsim, jo mums klāsies grūtāk. Bet nosaukuma tam, kas varētu nākt, vēl nav, es saprotu, ja? Nu, es negribu ziglēt kafijas biezumos. Katrā gadījumā ir pilnīgi skaidrs, ka bezrūpīgās demokrātijas un back office līderu laiks beigsies.
Uldi, bet ārkārtīgi mulsinoši tajā laicīgā realitātē, ka šo pēdējo 70-80 gadu modeli piedāvāja amerikāņi. Viņi to faktiski ievies, ja, rietumpasaulē. Un vēl mulsinošāk ir tas, ka viņi par to nerunā šobrīd, ka tas ir viņu koncepts, ko viņi tagad tā kā saka, mums tas nedara, mums to nevajag. Viņi par to vispār nerunā. Ja. Viņi izdomāja to spēļu laukumu, un tagad tie, kas paliek šajā spēļu laukumā, tagad mums jādomā pareizi sev jautājums. Ja. Kā tad tagad šie bērndārznieki uzvedīsies, ņems nost viens otram rotaļlietas, ja, vai smilts acīs metīs. Tā kā, un izskatās, ka tie puikas, kas mums tā kā teica, mums ir sava kārtība, mums te ir raķešu bāzes caur Eiropai, visā pasaulē, tur tas gals pie Indijas, tur taču ir nosēts viss ar amerikāņu bāzēm. Un tagad viņi saka, mums neinteresē vispār šī smilškaste. Kas paliek smilškastē? Un tas būs jautājums. Ja, te tā retorika, ja mēs pastītos uz dziļāk, tad Amerikas finanšu cipari nav tik pārliecinoši, lai viņi uzturētu to pašu modeli, ko viņi joprojām uztur ar tiem lozungiem. Tas nozīmē, arī tur ir taupības režīms jāievieš. Un ar to es gribu teikt, tuvojas tas brīdis, kad pašpietiekama valsts, pašpietiekama sabiedrība, tā skaitā Eiropas sabiedrībā, viņi ir jābūvē kā vienots vesels ar visam to funkciju spektru, tajā pat veidā, līdzīgi kā Eriks teica, ka tur ir arī kaušļiem jābūt tajā komandā. Pretējā gadījumā tā komanda nav komanda kā sportā, vai ne, kur ir kontaktcīņa. Ja. Jautājums vēl kāds? Paldies. Es saprotu, ka patiesība ir subjektīva pēc mūsu sarunu. Un pēc subjektīvā patiesībā, piemēram, ja žurnālista A un žurnālista B par vienu tādu pašu lietu stāsta savādāk. Šobrīd mums tā ir situācija. Varbūt Latvijā nav tik daudz, bet tā kā, ja skatīsim tā kā visu pasauli. Un, diemžēl, šobrīd arī ir tāda situācija, ka daudz cilvēki nelasa, neseko patiesību, bet tikai ar TikToku, ar īso video. Un visi patiesībā palika tikai 1 minūte. Ja ir garāk nekā 1 minūte, mums vairāk neinteresē. Vairāk nesekojam līdzi. Šajā rāmī iekšā es gribēju pajautāt, bišķi radikāli, bišķi savādāk, bet mums ir 2 žurnālisti šeit, man priekšā. Es gribu jums un jums pajautāt, tā kā, vai jūs domājat šajā rāmī īstā patiesībā, kā jāmeklē, medijai kā jābūt, varbūt utopiski, tā kā, nākotnē, šobrīd mums tā nav arī iespēja, bet īstā vajadzētu būt šitādi. Vai jums ir tāda doma? Vai, man atbildi tāda, vai lasi vispār iespējami daudz, un tu dabūsi vidēju aritmētisko tuvu patiesībai, tā varētu būt. Vai nelasi vispār neko, un balsts pēc intuīcijas, un arī būs diezgan tuvu. Armand? Man liekas, ka nav tur jāuztraucās, kad ir 2 dažādi cilvēki, 2 dažādos grupējumos vai organizācijās ir izplat kaut ko citādi. Jums liekas, ka tas ir mulsinoši, bet paņemiet 3. vēl avotu, 4. un iegūstat šo informāciju, attieksmi veidojiet sevi pret tiem stāstiem, ko jūs, kas jums nāk pretī. Tā kā nav jau tikai 2 krāsas pasaulē, ir vairāk nekā melnā un baltā, un tāpēc tieši tā arī laikam jātiecās pret daudzām lietām. Tāpēc nevajag būt tik tādiem ierobežotiem. Es pa tiem rāmjiem tā kā sāku, un es te gribu aicināt tā, ka tie telefoni ir tāpēc, lai jūs palikt rāmjos. Tas ir daļa no konstrukcijas, tā ir tā saistviela, ja, tas modernais vietālrunis ir saistviela. Palieciet rāmī un esat vēl šaurāk domājoši, vēl aprobežotāk. Nolieciet maliņā, patrenējiet sev, redzēsiet, cik viegli būs. Daudz vairāk uzzināsiet, kādu dienu padzīvojot bez tālruņa, daudz vairāk uzzināsiet nekā ar tālruni. Bet jautājums, ko tad gribat, ja, ko vēlaties? Attiecības jau, tas viss pamatā ir cilvēka attiecības. Es pārbaudīšu pats uz savas ādas, es zinu, par ko es runāju, atrodiet profesiju, kas jums patīk, atrodiet otru cilvēku, kas jums ir mūža cilvēks. Tas ir ārkārtīgi grūti, tur nevar trāpīt, tas nav tik vienkārši. Bet ja jūs trāpīsiet abās šajās lietās,
tad viss ir kārtībā. Un tad jums ir ar prieku uz darbu, ar prieku uz māju skrienat. Un tas otrs cilvēks blakus ne jau pavelti ir Valentīna dienas izgudrots. Otrā pusē ir tas stāsts, ka jūs ar mugurām sastājaties. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, ārkārtīgi daudz. Man ir viegli par to runāt, bet es to pārbaudīsies. Tam gan jūs varat ticēt. Es to pārbaudīju uz savas ādas. Tas strādā. Sameklēt savu profesiju un sameklēt savu cilvēku. Jā, precīzi tas strādā. Var tikai piekrist. Milzīgs paldies visiem par pacietību. Mēs tiešām esam daudz ļoti izrunājuši arī tādas ļoti blakus tēmas, bet patiesība ir kaut kas tik efemērs, ka acīm redzot nav brīnums, ka mēs iegājām blakus ceļos. Paldies visiem arī dalībniekiem. Vienīgais, ko es no sevis gribētu pateikt, kas laikam neizskanēja šeit šis vārds, bet man šķiet ļoti, ļoti svarīgs – šaubas. Vārdam šaubas ir slikta pieskaņa, bet man šķiet, ne tikai tāpēc, ka kā žurnālistē, bet arī kā cilvēkam, man šķiet, ka šaubas ir labs vārds, ja to pareizi lieto. Es novēlētu visiem īstajā brīdī ieslēgt arī šo šaubu podziņu, tīpaši tad, kad kāds jums saka, ka ir tikai melns un balts. Ir situācijas, kad ir melns un balts, bet tās ir diezgan reti. Tad, kad kāds stāsta, ka ir tikai tā, kad ir stāsta, ka ir absolūtā patiesība, es arī sev to novēlu, ieslēgt šo šaubu kloķīti un kādu brīdi noskaņot. Varbūt, ka tas ir vajadzīgs. Ticēt nevar nevienam, bet man var. Es neko labāk pateikt nevaru. Paldies jums!